Ja bučojas ar šitādām tagad vistiņu lūpām. Tā kā otrs cieši, ja? Esiet sveicināti. Mani sauc Raimonds Dunke, un šie ir Domā līdzi karstie jautājumi. Šoreiz pie mūsu jautājumu galda cilvēks, kas reiz ir piepildījusi arēnu Rīga, uzrakstījusi grāmatu par šaubām, un tagad kā Mārmāra grib vienkārši padejot. Māra Upmane Holsteina. Čau, Māra. Nu, čau. Nu, kā tev? Bišķītiņa bīsties no tā, kas tevi tuvāko minūšu laikā sagaida? Jā, es priecājos, ka man ir vairāk krekli ar dziesmu vārdiem. Šodien man ir, es izvēlos tevi, ja, bet man ir arī kreklis pašaut vaļā arī ir labi. Es domāju, vai šis skaitās. Nu, šis katrā ziņā nav tas pašaut vaļā, ko es biju domājis, dziedot pašaut vaļā arī ir labi. Kā tev ir ar asajiem ēdieniem? Nē, baigi nē. Nu, man ir 3 bērni, mēs taisam gandrīz visu bez garšvielām. Neko sajaukt tavā dzīvē, visus salātiņus atsevišķi, tam tu esi vismaz reizes 3 izgājis cauri, vai ne? Nu, es vienkārši esmu izgājis cauri tam, ka visi ēd, un tad ir bērns, kuram ir jāuzvēr ola. Jā, līdz ar to es esmu atgājusi no garšvielu. Nu, es jau pirms tam nebiju baigais garšvielu cilvēks, bet pēdējos 12 gadus, viņas tur tā kā jau apzināti ļoti maz ir mūsu dzīvē, un ja kāds uzvēr zupu un saka, vāc aizmirst piebert sāli, tad es to nebūšu pamanījis. Nu, tā. Kā tev ar tavām lietām apsveic ar plati, ar albumu? Paldies, jā, man prieks, ka tu atnāci. Jā, 8:30 no rīta sākām rītu ar draugiem, kafiju, krosāniem, madā, pie mūsu draugiem, pie Kārļa. Iešu pie viņa pēc tam sūdzēties, ja te būs gājis grūti. Nu, tātad pamodinam sevi Džimu Keriju, pasakam jā lietām un sākam ar pirmo. Es gribēju patausīt, vai silta uzliku uz rando vistiņas, un tad es domāju, ka Dievs čītings, viņa jau ir asa. Tas ir speciāli, jā. Labi, mums ir labi. Zinu, ko es vispār tikko sapratu, mēs ko ēdam masu mājās. Čipšus mēs testējam visas garšas iespējamās, jā. Tur gan ir arī ar wasābi, piemēram. Ar Mārmāru tu ienāci elektroniskajā mūzikā, nepieliekot ne punktu, neko astronautiem, bet ko tev pašai nozīmēja sākt dzīvi par šāda tipa mūziku? Sāksim ar to, ka ar tēmu pusmužu krīzi, manuprāt, tikai koķitēju un daudzos par šo tēmu, un visticamāk viņi man iestīs vēl pamatīgi, tad, kad viņi iestīs, tad es par viņu vairs nebūšu gatava runāt un pasmieties un padziedāt, jā. Mēs vispār ar Gustavo diskutējām, ka viņš saka, pusmužu krīzi ir koncepts tikai šeit vispār postsovietu valstīs, jā, postpadomju, jā, nu, ka šajā reģionā vispār Eiropā, un viņš saka, ka nekur tur, nezinu, ne Afrikā, ne Indijā, nekur citur, man liekas, tāda termina vispār nav, ir vienkārši cilvēks izaug un iet cauri regulārām krīzēm. Un mēs kaut kā esam piešķīruši tam tādu lielu, nezinu, kaut kādu terminu milzīgo, un ka tas vidus pārē ir kaut kas tāds unikāls. Bet kāpēc elektronika tu jautāji? Nu, tas netīšām, tas bija, lai ar puišiem varētu, gatavojoties jauniem albumam, studijā vienlīdzīgāk runāt. Zinu, kā citādi, es nevaru paskaidrot, kādu efektiņu es gribu uzlikt uz manas balss. Es saku, mums spilgtākais epiteets, ko puišiem ar smējās, ir, ka es teicu, tā kā, nu, tāda skaņa, tā kā lietutiņš krīt pa ledus virsmu un viss tā kā, ko viņi grib pateikt? Chorus, delays, kas tas ir? Nu, tā kā, ka viņi mēģina uzminēt, ko es dzirdu savā galvā, un es nespēju noformulēt, un tas pazūd tulkojumā, un tad sapratu, nē, man ir beidzot jāsņemās. Plus mūsdienas bišķiņ, nu ir tā, ka, ja tu esi mūziķis un nemāki pats sevi ierakstīt, tad liekas, tā kā, nu vai tu tiešām esi mūziķis, pat 20 gadiem mūzikas, visu pasauli ir mainījusies, un baigais skaips tagad arī atveras vienkārši pilnīgi jauns apvārsnis. Un Jārtis Dvarjonas ar Lapseni, viņš teica, ka viņš ir asāks artis. Tad kāda ir asāks artis? Jo viņam esot bijis sakrājies, ko teikt, ne kā Artim Dvarjonas, bet kā Lapsenei tieši. Viņš teica, ja gadījumā viņš palikšot vēl dusmīgāks, viņš, kas zina, varbūt kļūšot par Irsi. Ja mēs novelkam bišķītiņa svītru starp Māru Upmane Holsteinu un Mārmāru, Mārmāra ir brīvāka Māra? Asāka Māra? Klausies, tev vajadzēja Arti aicināt, lai viņš... Viņš bija pats pirmais. Viņš arī bija, jo viņš bija asākais. Viņš ir asākais čalis, okei. Vai Mārmāra ir asāka, tu jautā? Vai brīvāka? Jā, nu zini kā, man sākumā likās, ka Mārmāra ir dumpinieciskāka. Un tad man viens no seniem draugiem teica, nē, Māra, tu vienmēr esi bijis dumpinieks, arī tā kā astronauts sāka. Un es domāju, vienkārši tas mūsu dumpinieciskums pēkšņi kļuva ļoti kaut kā pieklājīgs un kārtīgs, un visi pie viņa pierada, un tad jau viņš ir kļuvis tāds ļoti pareizs, un secina, nē, nu atkal jau nav sanācis būt tā kā rebeliem, atkal jau mēs esam pareizi un kārtīgi, un man liekas, ka tā ir drīzāk
nevis stipri citādāka, bet vienkārši citā virzienā tāda pati. Nu, tā kā astronauti mēs sākām, bija džīnses, kurām virsū bija svārki un kaut kādi tur. Mēs sākumā bijām dziedājām īmo un angliski un tā. Un tad tu paliec jau tāds iedvesmojošs un foršs un priecīgs, kādi jau mēs arī esam, bet tas kļūst par tādu pāri grupai stereotipu, un tad saprot, pag tā mana otrā dumpnieku šķautne atkal kaut kur ir pazudusi, un tad viņi jāizlaiž citiem instrumentiem, jā, ar citu interpretāciju. Jā, es jūtu, jā, viņa paliek jau ilgāk uz mēles. Nu. Tava autobiogrāfija ir saucas kā? Piezīmes uz šaubmalām. Tieši tā. Kurā brīdī tev pašai ir sajūta, ka šaubas ir laba lieta, bet kurā brīdī tev dažkārt liekas, ka šaubas sāk kontrolēt tavu dzīvi tik ļoti, ka viņas sāk bezmaz vai mašīnu vadīt tavā vietā? Nu, piemēram, brīdī, kad tev Raimonds saka, vai negribi atnākt uzēst tās vistiņas, tad tev fonā ir labas šaubas, vai tev to vajadzētu darīt, jā? Tā kā es teiktu, ka viņām ir nozīme. Nē, nu. Šaubas tev ir dažkārt drošības josta vai rokas bremze? Nu, man liekas, abi divi jautājums, kurā brīdī tu noķer. Es jūtu viņu, tu teici, ka līdz šitai es iešu īzī, jā? Nu, viņa man tur jau traucē jau. Viņa tā viļņveidīga, mums ir viņas arī forši salicis, ka ar viļņveidīgām sajūtām mums ies arī tālāk. Šis tā kā es iztēlēs, ka šis ir randiņš, kurā tu mēģini izlikties, ka tev viss ir pilnīgi chill, viss ir pilnīgi kārtība. Jā, protams, mēs varam runāt par mūziku un mērķiem, un tu kā, nē, man nekas netraucē, we're good. Es nezinu, jā. Es gribētu, protams, ka es varu maukt tā kā buldozers neuztraucoties un vienkārši darot lietas. Tagad, laikam, drīzāk es visu laiku fonā sevi apšaubu, bet iespējams, ka tā ir vēl lielāka uzvara turpināt iet par spīti tam, ka tu visu laiku apšaubu. Tam ir kaut kāda blakna tajā, ka vienā brīdī tu vairs netici tam, ko tu dari. Bet, labā ziņa ir, ka parasti es tom neticu posms pienāk tad, kad mašinērija jau ir tik tālu aizgājis, ka vairs jau nav varianti. Piemēram, kad es rakstīju grāmatu, es viņu turēju rokā tikko no tipogrāfijas, un man bija asaras, un es domāju, tā kā, un šīs sūdēļ es pazaudēju to visu laiku, un nebija ar ģimeni, un tik daudz emociju visa, un es viņu turu, un man liekas, es nemaz negribu, lai kāds viņu lasa. Un tad es iztēlojos, kā es viņu saņemšu, un visas tās 4000 grāmatas iespundēšu storage boxā, un visu dzīvi viņas tur atslēgts stāvēs, bet es domāju, baigais piķis, plus storage boxas dzīvi baigi dārgi. Un es domāju, nē, labāk tomēr jāpār. Un tad es sev mierināju, cik gan cilvēki pa īstam izlasīs. Domāju, kad 50 varbūt ir izlasījis, cik man Instagram skatās daudz vairāk. Jā? Es domāju, pārējie toreiz droši vien smuki plauktā. Tā. Es domāju, vāks ir smuks, kā mākslinieks Toms bija malacis. Un es tā kaut kā pamazām iepārdevu apakaļ. Un tad jau, kad tu esi pārkāpis to, un kad redz, ka cilvēki tiešām lasa, bet ka viņiem ir arī pārdomas, un ka viņi saka, wow, Māris vairs nejūtas viens ar to, kā es jūtos, un cik forši saprast, kā radoši cilvēki. Man patīk, ka Didis Bardono kaut kā teica, paldies, Māris, teica, savu sievu saprot labāk. Man liekas, tik jauki, ka tā grāmata sāk kaut kur tiešām rezonēt, un tad man sāk aicināt arī uz pasākumiem runāt vairāk. Un beigās man šķiet, tas ir izgājis uz to, ka arī konceptos es sāku runāt drošāk un vairāk. Un beigās tās visas lietas kaut kā ved viena pie otras. Un bieži vien tu pat nesaproti, kā tas notiek, tāpēc tur atkal bija vienkārši ļaujies tev vilkmē, ja? Kā tur, kad ir alkohols, tad, ka tur alkohola lietošanai negatīva nozīme, jāpiemina, ja? Nu, sekojiet līdzi savas vilkmes pozitīvajai nozīmē, ja? Bet es domāju, ka arī Māra projekts īstenībā ir kā grāmatas otrā nodaļa. Un tad, kad man kāds jautā, bet kur tad astronautai, ko es domāju, ka tas viss šitā te ved apakaļ tā, ka astronauti kļūst tikai bagātāk un foršāk. Es nezinu, bet šobrīd man tā sajūta, ka mēs vēl tikai ieraudzīsim, kā tas viss beigās saslēgs. Katrā ziņā manī tas ir kaut ko atvērs jaunu. Jā, tas tā par spīti tām šaubām, turpinot darīt kaut ko, kurš vienkārši dod prieku. Mēs tikai secībā asākas vai vienkārši dažādas garšas vai kā? Mēs iesim nedaudz arī kāpināsim gan asuma līmeni, gan arī garšas atšķirības. Piemēram, šeit man ļoti patīk ir cukīnī garša klāt, un tas ir tas, kas viņu ļoti jauki arī paspiltina. Bet mazliet paturpinot par grāmatu, un es arī teikusi par to, ka tā nav rokas grāmata šovu biznesa cilvēkiem,
kā to darīt, un tas nav arī parādīt to obligāto virtuvi, kurai tu esi gājis cauri. Bet kas ir tas, kāpēc tev bija uzrakstīt grāmatu un parādīt, ka redziet, ir svarīgi arī tas, kā es jūtos? Labi, ka mēs neēdam spagetī intervijas laikā. Mēģinu atbildēt. Šī ir pirmā intervija, kurā es ēdu, man liekas. Man jau cerēs nelegāli padzerties kafiju intervijas laikā. Šis man likās maigāks nekā iepriekšējais. Viņam mazāk pēcgaršu. To tad laikam nomierina tas cukīnīts. Kāds bija jautājums? Tad par grāmatu. Es teikusi par to, ka tā nav pamācība vai aizskatu lietas, bet tas ir tas, kā tu esi aprakstījusi, kā tu patiesībā jūties kā Māra. Kāpēc tev bija svarīgi to izstāstīt cilvēkiem? Man bija svarīgi to vienkārši pašai sev saprast, laikam. Es domāju, man ļoti patīk mans redaktors Inga Žolīts teikums. Viņa saka, ka es rakstu darbu un darbs raksta mani. Un tā arī bija nejaušība, klausies. Tāpat kā Māra albums bija diezgan nejauši, sākot vienkārši mācīties mūzikas produkciju un tad ieraugot, wow, tur ir kaut kas radošs, kurā es gribu sevi izpētīt, kur es gribu iet. Tāpat arī grāmata, es vienkārši gribēju rakstīt 7. albumam labāk tekstus un tā kā pārtraukt savu pašcitēšanos, ko es secināju, ka tā jau ir ielavījusies. Tad, man patīk tavs storijas par viens no ierakstiem sociālajos tīklos, cik daudz tu laikam Māra albumā kaut ko gribi darīt, ka tur bija tekstu ziņā, ka tu gribi to, gribi šo, ka tu vairākās dziesmās ar vienu un to pašu frāzes dažādos rakursos iepinos. Albums, jā. Vai nu es kaut ko, ka tur ir es zinu, vai nu es jau kaut ko gribu zināt, vai nu es jau zinu, jā. Es zinu vairs nenonākt šai vietā, un es zinu, nav vairs laika raudāt. Bet tas ir albuma jau beigās. Albuma pirmajā daļā ir tā kā es gribu zināt, cik ilgi var gruzīties pēc dzīvi, jā. Un viss, ko gribu zināt, ir vai redzi mūs un tā. Un pēc 6. visnīs vairs neredzēsi mūs. Šis ir tā kā Pāļa bazars, tikai citādāk, jā. Apmēram. Kā tu jau kļūsi viegli apduls. Un, starp citu, mēs varētu arī mūziku klausīties un arī viegli apdulu. Pirms mēs ķeramies klāt, tu pieminēji par astronautu un angliskajām dziesmām. Patiesībā man cauri laikam ejot, viena no mīļākajām astronautu dziesmām joprojām ir Apple Green. Joprojām. Man liekas, ka tas ir viens no jūsu nenovērtētiem skandarbiem, kas ir bieži vien palicis ārpus beidzamo laiku setlistēm. Es mēģinu galvā pat atcerēties vārdus, man jāapdomā. But I'm calm, calm, calm as an apple on the ground. Okay. Jā, un Apple Green. Klaus, domāju, ka vairums, kas skatās, nezinu, kas ir Apple Green. Mums uzdodam mājas darbu. Ne tikai jānoklausās Māra albums, bet arī jāstrādā. Bet jāatrod klips. Jāatrod klips, kur starp citu fonā lēkā mans vīrs Goran Gora, jā, viņš tur dejo. Tā kā, jo mēs visi filmējām, toreiz visas grupas aizbrauca rindā un Cinevilā. Viņš filmēja... Latvijas muzikālajā līgai tas bija... Jā, un tagad jāatskatās, nu teiksim tā, daži klipi ir izcili, dažiem varbūt mazāk izdevusies režija. Ko mēs darām titi sev klipā, tā arī neviens joprojām mēs paši nezinām. Turpinot par to pašu grāmatu, īstenībā jau pie 3. jautājuma mēs nebeidzam par to runāt. Kāpēc tu esot sākusi spēlēt grupā vai gribējusi izveidot grupu, ir tas, ka tu gribēji tikt televizorā un gribēji draugus. Jā. Nu, kā ir tagad? Tagad mēs atskatāmies, kā 2003. gads un astronautu sākums. Un es atceros patiesībā arī to pasākumu, kur mēs ar tevi iepazināmies Latvijas televīzijas gaiteņos patiesībā, kur ar daļa Rīgas jūs finālā arī spēlējāt kā jaunieši. Absolūti jaunieši. Es neatceros, kā mēs iepazināmies. Jā, un es atceros, ka Toms Grēviņš bija uzbūris to lielo intrigu par Goranu Goru, ka Gorans bija ar apsargiem. Jo Gorans arī bija viens no tiem. Viņam spēlēja arī meitenes modelis ģitāras. Jā, ka viņš bija absolūti ticis finālā ar visiem pārējiem. Un viens no spilgtākajiem mirkļiem no tā pasākuma bija Mārtiņš Freimans patiesībā, kurš stāv gaitenī. Uz skatuves tajā brīdī ir Aigars Runčs ar Borom MC. Viņš tā paskatās uz Valteru, viņš paskatās uz Kāžu, paskatās uz tevi. Un tā. Nu, zināt, ko Latgala šobrīd ar mums visiem dara? Nu, Latgala mums pamatīgi, jo Borova tajā gadā pilnīgi visas nopļāva ar pēc skaistākai meitiņai. Ok. Man tas vakars ir ļoti mazos flashbackos, ja. Es pat neatceros mūsu uzstāšanos, es atceros vīru uzstāšanos. Un es atceros Mārtiņu Freimanu gaitnī, bet es atceros arī, tas bija viens no skaistākajām lietām. Mārtiņš pienāca, es neatceros par Latgali neko.
Es atceros Latgales Šūmiņu visu pēc tam, un kā hip-hop skatuve pēc tam vairs nepiedalījās nekad zelta mikrofonā ilgu laiku. Bet Mārtiņš Freimans pienāca, man pirmo reizi dzīvē ieraudzījis, un es tā kā, Freimans! Un viņš man ierauga, un mēs sastamies, un viņš pieskrien, un viņš man apķer un saka, mūsu pašu Tracy Chapman. Un es domāju, tas ir tik forši, ka mūziķi, kas ir skatos ilgāku laiku, tevi tā, jāicina, zin kā, tevi akceptē. Un pēc tam es izbraucu līdz Mārtiņam Freimanim tūrē un dziedāju Tracy Chapmans gabalu. Un šai es jūtu arī. Tā nākamai nomāca tas cukīnīts, šai nomāca tas abolīts. Šeit atkal nekas nav baigi klāt. Kas tie ir? Green tie vibes. Kaut kas zaļš pēc zaļa un asa pēc asa. Paturpinot par astronautiem, 2003. gadā jūs sākat. Un, protams, milzu atpazīstamību jums iedod daļa Rīgas. Ko tev pašai ir nozīmējusi šī dziesma, ka nevienam koncertam jūs nevarat noteikt šo dziesmu izlaist? Tas ir tāpatās, kā Žoržam Siksnam būs visu dzīvi jādzied ne tikai arī Genoveva, Muļķa sirds un viss pārējais. Mums sāks laiks, ka man vajag īstas salvetes, ja? Tā kā, es atvainojos, šī ir skaista salvete, bet viņa neko sevī neuzsūdz. Jo tūdēļ sākšu raudāt, un tad tas būs uz tevi. Paldies. Būs. Skaisti. Kad tu pati pirmo reizi sajūti, ka Tu man iesiet piparīču? daļa Rīgas nav vairs tikai dziesma, kad tu kļuvi par daļu Rīgas un daļa Rīgas kļuva par daļu no tevis. Ļoti liela daļa no tevis. Visiem liekas, ka daļa Rīgas bija tā kā overnight success, ja? Tāds ātrais veiksmes stāsts. Viņš reizē bija un reizē nebija, jo ļoti ātri notika tas sarakstīšanas mirklis līdz tam brīdim, kad šī dziesma jau ir vinnējusi konkursā. Un mūsu grupa, kas līdz šim spēlējuši tikai uz mazajām skatuvēm, aicina Doma laukumā Starpzes Kārs un Ozola, kas tajā brīdī ir abi vienkārši megastāri, ja? Uzstāties. Un mēs ar vienu mēģinājām noaranžēt šo dziesmu. Es, protams, uztraukumā pat sajaucu vārdus, stresā sacerēju to. Es zinu, ka viens mūziķim ir tikai noteikums, nedrīkst apstāties, un es kaut ko tā kā, nē, man nevajag, un kaut ko, un tā man tapa šī jaunā daļa, tāpēc dziesmē ir tāda nestandarta forma. Tas reāli bija stresa momentā izdzīvošana, ko es pēc tam biju, kaut kas tur bija forši jāpierakst, jā. Un tā mēs satikām savus izdevējus Vantis, kas bija mūsu izdevējus 5 albumiem. Rezultātā, un tas notika strauji. Bija strauji jāpieņem lēmums, tā kā mēs vinnējām tajā konkursā, es dabūju zelta riteni galvenajā balvā, un reizē mēs bijām grupa, kas dzied angliski, un ir tādi dumpinieki, un dziedam par lietām, ko īsti nezinām, bet skan stilīgi. Mums bija dziesma par pišķikiem, mums bija dziesma par ketamīnu, tā kā jau placebo bija tāda, Dziesma par tankiem? Dziesma par tankiem, tās ar citu, ar to mēs mēģinājām sākumā iekrot radiostacijas, bet viņi netika caur Piešņinamam, kas bija SVH tas amatieru tops, jā. Un tad mēs ar daļu Rīgas nonācām topos, un tad man bija tāds, dodam vēlreiz tankus. Un tad tanki nonāca rotācijā otrais klaus. Bet, daļa Rīgas mums izlauza tās durvis, tas ir forši atvēra vaļā durvis. Bet to, ka kāds tunelis Rīgā būs nokāvis ar daļa Rīgas ar dziesmas vārdiem. To mēs vārdiem. nevarējām nojaust, protams. Man tāds sapnis vienmēr bijis, ka es varētu būt hrestomātijas grāmatās literatūras. Ja. Un tad, kad man tas tunelis tāpa, man bija tāds, šis ir vēl foršāk nekā tās literatūras grāmatas. Random fun fact. Nākamā gada latviešu valodas grāmatās ir citāts no manas grāmatas. Tā kā mans sapnīts ir piepildījies arī tādu netīšām. Tā kā vienā brīdī, kas notiek, ka tu laid vaļā, tev ir jāiet tālāk, un tas tavs darbs turpina dzīvot. Un daļa Rīgas, tad tu jautāji, es jāatceros jautājumu. Kāda daļa Rīgas kļuva par tevi, un kad tu saprati, kad... Drīzāk viņa kļuva par tautas dziesmu kaut kādā brīdī, un kad tas notika, to es nezinu. Viņa kļuva par man svarīgu dziesmu tajā brīdī, kad es vinnēju velospēdu, pirmo reizi uzkāpts lielās skatuves, un mēs sapināmies ar Vantis, un tālāk mums, pēkšņi bija kaut kādi ārzemju braucieni un uz Berlināli spēlēt. Un kaut kas vai ne, ko tu vari izdarīt, ka tev ir aizmuguri, kas tev tic un kas var kaut ko ieguldīt tevi un nofilmēt klipus un izdot albumu, ko mēs visu nevarējām. Bet mums bija kaut kāds nevis kaut kāds. Man ģitāru akustisko man nopirka uzdāvināja, vai ne? Tā kā Cinderella Stories, es ieju veiklā un tā kā Māri izvēlēs un tā kā... Un es izvēlos. Tā kā forši. Un to visu izdarīja daļa Rīgas, tā ka tas notika šitā. Bet, ka viņa ieskanētos
2 nedēļās, kā mūzika, jaunākais singls, ko dzied visa Latvija līdzi. Nē, tā tas nebija. Daļa Rīgas iegāja tautā, pamazām 2 gadi. Tad viņa bija filmā, kā dokumentālās filmas tituldziesma. Tā, pamazām viņa kaut kā iegriezās un arvien vairāk. Un it kā jau izgājis no radiostacijām, bet tad viņa tikai sāka savu dzīvi. Un es nezinu, kurā brīdī tas notika. Vienkārši pēkšņi vienā brīdī viņa bija liela dziesma. Un tas nebija tā, ka viņi instantly uzsita numur 1 topos un tagad tur turējās. Nē, tā vispār nebija. Man drusku šņupīt sāk justies. Vai raud tikai tad, ja ir asaras, vai kā skaitās? Neraud tikai ķieģelis. Ja deguns tek, tad arī raudāšana, vai? Nē. Tā nav raudāšana. Tas ir iesnas. Visticamākais. Pavasara alerģija, vasaras alerģijas. 2023. gads, Astronauti un Arēna Rīga. Man patīk, tu tā kā novērs uzmanību no sāpīgā. Ja zini, kad zobārs tev durs, tad viņš tev kaut ko, un kā jūs tur mājās bērniņiem vai kaut ko? Tā. Bet 23. gads un Astronauti un Arēna. Man tā liekas, ka tas ir arī viens no Latvijas mūziķu sapņu piepildījumiem uztaisīt koncertu arēnā. Kas tev šajā laika posmā un arēnai pie acīm salvetēs, uzmanīgi, nepieļauj kļūdas? Bet atgriežoties pie jautājuma par Arēnu Rīga. Cik daudz skaitās apēst? Vistīni 2 kodieni ir apēsta? Es domāju, ka jā, droši. Okay. Tev nav jāapēd viss. Rapēs. Uzskatīsim to, ka tas ir apēst. Šeit, veidot arēnas koncertu, zinot tevi, kurā brīdī tu saprati, ka perfekcionisms varbūt ir bišķītiņ jānoliek malā? Nevienā. Nevienā? Kāpēc tev liekas, ka mēs nolikām perfekcionismu malā? Mums bija perfekts koncerts, tu biji? Es biju. Pasaka, ka mēs kaut ko nolikām malā. Nē, tā mana sajūta par koncertu bija tāda, ka tev nevienā brīdī nebija tā sajūta, ka tu liec kāju uz bremzes pedāļa. Bet man likās, ka tev ir arī skatoties to jūsu sagatavošanās procesu, ko jūs arī rādījāt gan ar tur sapulcēm dārzā, ar vispārējo, cik ļoti jūs tam visam gatavojāties. Nebija sajūta, ka šī sajūta ir kļūst par ļoti seriālu, ka jūs vācat stūņās pilnu arēnu. It sevišķi, ka paralēli tam, ja es nemaldos, bija sociālajos tīklos bija atbalstiet Māru, jo piepildīt arēnu sievietei, tas ir krietni savādāk kā piepildīt arēnu mūziķiem vīriešiem. Tas ir interesanti, jā. Es par to īstenībā nebiju aizdomājusies Martai Grigalē sveicienu, viņa par šo sāka runāt. Un tad es nodomāju, tas ir notikums. Bet vispār es īstenībā gribēju tevi izlabot jau pie pirmā teikuma, kad mēs iesākām interviju, jo tu teici Māra, kur ir pievāku savu arēnu. Man liekas, tā kā, tu taču saproti, kad astronauti pievāc arēnu, un es esmu tikai frontmen, protams, ka tā ir, tā ir mana dzīve, mana grupa, bet tas ir mūsu kopdarbs, vai ne? Un viena es to nesavāktu, vai Māra pamēģināt kaut ko vēl. Es nezinu, vai Māra varētu savākt, es nezinu, sapnis vai kokteļus, tā. Bet, jā, bet, ka sieviete ir pie mikrofona, vai ne, līdvokāls. Tas bija, par ko es aizdomājos pēc Marta šī komentāra, un es sāku tīt atpakaļ, kad bija pēdējo reizi frontmens sieviete, kāds sastāvs vai solists vai grupā. Arēnā. Jā, un tad es atceros tikai Lindas Līna koncertu, kas bija 10 gadi atpakaļ. Un bija tā, ka tu sāc pārdomāt, ik pa brīdim šī tēma patriarchāts un vīriešu mūzika versus sieviešu mūzika, viņi ik pa brīdim man nāk prātā. Dažreiz jau tas salīdzināšanās aizliegtais cirvis tomēr viņu gribas, ja ne, pacelt, paskatīties un tad uznāk kaut kāds, kāpēc mums ir grūtāk. Jā, es sajūtu milzīgu atbalstu tādā ziņā no draudzenēm kolēģiem. Un kaut kas, man liekas, ka tur bija tāds bišķiņ. Bet tas nebija taisīts kā girl power kaut kāds gājiens. Vienkārši tajā vienā brīdī, kad tas sociāls tā ātri uzpildīja, bet es sapratu, ka tā nav tēma, ko man tālāk vest un kustināt. Tas ir forši, ka mēs to izdarījām. Tas ir forši, ja tas iedeva citām meitenēm ticību, ka viņas arī var tiekties uz šīm lielākajām skatuvēm. Un man pašai nebija šī ticība ļoti ilgu laiku. Un tad es domāju, vai viņa tiešām nebija tāpēc, ka mums taču objektīvi daļa Rīgas gravitātē netic sev dejot trakā. Mums ir lielas dziesmas, vai ne?
Un tāpat vienmēr bija sajūta, ne jau mēs varam arēnu. Un es domāju, kāpēc? Ka varbūt tas ir tā problēma, varbūt nav pat tajā, ka sabiedrība saka, tu sieviete, tev kaut ko tur. Nē, man liekas, ka tā problēma īstenībā vairāk ir sievietēm galvā, ka, lai kā mēs cenšamies, mēs tā kā pašas mēs tā kā dusmojamies, bet īstenībā mēs pašas nejūtamies gatavi stāvēt tam Donam blakus no sērijas. Kaut kas tāds, man liekas, ka kaut kā mēs pašas gaidām, kad atnāks tomēr tas princis un to man skapīt uzcels no Ikea saliks kopā, un ka man tas nav jādara. Tāpat arī, man liekas, ka līdz galam jau nezinu, vai es varu pārdot tās biļetes. Un tad es tā kā laužu to. Nevelti tu pieminēji Donu, ka Dons no arēnas ir aizgājis uz stadionu. Tāpēc viņš tā arēna ir tev atstājis. Paldies par šo. Mēs to novērtējam. Arēna tagad ir arī meitene. Tagad tieksimies to, ak, Dievs, šitas man atver ļaunos smieklus, klausies. Es nezinu. Īsāk sakot, man vienkārši ir kaifs, ka mēs noticējām paši sev, un tur bija tāds paradoks, ka, kad mēs gājām uz intervijām, ka kaut kur mēs teicām, jā, mēs beidzot noticējām, ka mēs to varam, un tad es atceros Breideks, viņš tik forši teica, viņš saka, nezinu, kam jums bija jānocit, jo mēs tam ticējām jau sen. Un tas tiešām ir par to, ka bieži vien tas lielākais šķērslis ir tavā galvā, tavās šaubās un tajā visā. Jā, tā kā es atceros, man bija ļoti spilgts mirklis, kurā es noticēju, ka mēs varam kaut ko vairāk, un tas bija paradoksāli, tas bija Coldplay koncertā. Manā tieši dzimšanas dienā. Starp citu, es esmu bīstamais tas nakts pirkumu džankijs. Vienos naktī tev uzdots kaut kāds Instagram. Tikai sēles ir un ka vajag. Jā, vai tu ieraugi Kristīnu Virsnīti, kas ir Francijā, un tev pielic, ka Coldplay ir Eiropā, un tad tu čeko biļetes. Un es trāpījos kaut kādā maģiskā logā, jo pēc tam visi pārējie teica, ka biļetes drausmīgi dārgas, bet es nopirku bija ap 100 eiro, nebija nekas tāds crazy. Protams, es nenočekoju pēc tam, cik maksās izmaksas Glasgowā. Bet ar to ir forši tie spontāni nakts pirkumi. Es vienkārši pamodināju vīru, saka, es pērku biļetes, labi, un viņš pusmēgā, jā, un tad jau no rīta tev vairs nav izvēles, jā. Un es sēdēju tajā Coldplay koncertā, un es raudāju pusi koncerta, un man tas, protams, bija viņa muzika, un pirmais albums jau īpaši, vai ne, super nozīmīgs, un reizēs ieraudzīju vienkārši foršus džekus, kuri nelikās nekādi dievi, kuri vienkārši, un es sapratu, ka es pazīstu pusi tos elementus, ko viņi izmanto stage. Protams, apmērs cits pilnīgi, bet tā formula kā tāda saprotama. Un tad man iesita tāda vainas apziņa nenormāli. Vienkārši es sēdēju, man bija tāds kauns, ka es neīstenoju savu potenciālu. Es skatījos viņu un domāju, ko tu, Māri, es izdarīšu Latvijā līdz galam, vai tu izdarīsi visu, ko tu vari. Un man bija pilnīgi tikai skatījos viņiem, tas nav par to, ka es sapņoju par šo skatu, bet vienkārši domāju, bet vai es izmēģināju visu, cik mēs varētu aiziet. Un tad atbrauc mājās. Mēs jau bijām kaut kad par to tā kā pus pa jokam runājuši, bet, zinu, vienmēr likās, nē. Ne jau mēs. Jā, un tāds. Jā, un tad es atceros, es kaut kā atbraucu ar tik lielu pārliecību, ka visiem likās tas kā dabīgi pieņemts kopīgs lēmums. Tā, jo mēs jau par to agrāk bijām runājuši, bet vienmēr likās tas vēlāk. Un tad kaut kā likās, ka tas vēlāk ir tagad, jā. Jo izrādās, kas ir vainīgs pie Astronaut arēnas koncerta? Kriss Mārtiņš. Kriss Mārtiņš, absolūti! Jā, ātri, ka man nepaspēja iesist, jā. O, nē, šis sitīs. Šis sitīs pakāpeniski. Jā, suprīgi. Pagaidāms tikai tev. Brīnišķīgi. Es tevi skatoties tikai raudu. Paldies. Man tevi žēl. Tu esi tā kā trenējies, ja tu ikdienās asos? Šis man ļoti palīdz. Un tu man arī šobrīd palīdz. Redz. Bet iepriekšējā jautājumā tu jau pieminēji savu vīrkungu, bet man tā liekas, ka divi mūziķi dzīvo zem viena jumta, jūs viens otru arī labāk saprotat. Gan tās vēlās strādāšanas, kāpēc ir jāstrādā brīvdienās, visā pārējā. Kas ir lielākais ieguvums jums abiem diviem, dzīvojot kopā, ka jūs viens otru tik labi varat izprast? Ka nav tā, ka ja viens no jums negribās teikt dzīvotu parastu 9-5 darba vai kā savādāk, man liekas, tās attiecības nebūtu varbūt tādas, kādas ir jums abiem diviem. Lielākais ieguvums ir tad, kad tev ir tukšais posms, un tev liekas, ka tev ir jāmet plinta krūtīs. Un te lūk arī Funkenhot iespārdi, ja? Kad plinta krūtīs jāmet vai krūmos, tad tu redz, ka otram iet.
Un tad, ja pat vīram ir pilns ar končiem, tad gan jau man arī būs nākamā sezona. Tā. Plus pašam sev vienmēr aizmirstās. Bāc kaut kā uz lūpām uzsēdās, Es īstenībā nedzeru baigi pienu. Es mēģinu vispār arī kafiju dzert ar kaut kādiem citiem pieniem. Bet Mārtiņš Špurs teica, ka piens pēdējos 5 gadus tik labi garšojas, kā viņš šeit garšo. Nē, man nevisai garšo. Nē, tas ir atvieglojot. Bet es nezinu, man nav slēdz, ka viņš baigi atvieglo klausies. Viņveidīgās vilkums. Ja iet vīram, tad... Tad ir ticība, ka es arī tev, plus tu pats aizmirsti, ka tev ir sezonāls darbs, jā. Un katru gadu februārī liekas, ka ir jāmaina profesija. Tad ir otrs blakus, kurš atgādina, kurš to atcerās tavā vietā. Un mums kaut kā arī forši sanāk, ka mēs tās, visbiežāk sanāk, man ir kaut kāds aktīvāks projekts, un tad vīram, un mēs kaut kā varam tā pārņemt. Un tagad ir jāapvienojas, tad ir viegli. Tad ir sarežģīti, jo tad ir bērnu menedžments. Tāpēc mēs nespēlējam končus kopā. Tā bija vārdu spēle par fondu tad ir viegli. Ok, es atvainojos. Tad, kad man izmeta absolūti negaidītu Vexdabais remiksu pilni vižņu mani mati, tas ir tā dziesma, ko es absolūti negaidīju tādā interpretācijā. Jā, afrobeats apakšā nav. Tad tu padejoji. Jā. No? Nesaki vēl, Nesaku neko vēl. Es saku tikai aiziet mājās, noklausies Mārmāra jaunu albumu, ja? Pusmūža krīze. Ar vairākiem dažādiem plakātiem platē, ieslēpiem. Jā, tur ir 5 plakāti, tā kā, zini, tās kožnītes, kur tu var savākt dažādas, kā viņš sauc? Manā bērnībā viņš sauc par fanķikiem. Fanķiks, paldies. Un ja tev nav ticis smukais Māras plakāts, kur tu gribēji no Instagram ieraudzījis, tu vari Facebookā uzrakstīt kādam un samainīties. Starp citu, mana plate bija pieejama Volt aplikācijā. Bet ņemot par kontrolēm un par ģimeni, man tā liekas, viens no jūsu dzīves lielākiem pārbaudījumiem, kam arī jūs gājāt cauri, bija posms, kad jūs dzīvojāt, stulbi teikt dzīvojāt, bet lielu daļu pavadījāt Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā. Un tur es teiktu... Negaidīju, ka pie priekšpēdējās desīs teiks, domāju, tu man prasīs par jaunākiem čaļiem no sērijas, nevis par kur man ved mūsu saruna ar vienu asākām vistiņām. Bet šajā gadījumā tu teici arī kādā intervijā, ka tu dari vienkārši to, kas tev ir jādara. Jo tajā brīdī, tad, kad tev šis dzīves pārbaudījums pienāca, tev visticamākais tieši tāpatās, kā ir bezspēcības sajūta un kā tu ar šo dzīves lietu tiki pāri un sakārtoji. Tad, kad sāk pazust kontroli, kas arī šobrīd tev toties tavās acīs mēģina pazust. Es saprotu, tu man prasa tik nopietni jautājumu. Bet es jau gan nodomāju, ka man ir ļoti forša lūpeni, ko es tikko nopirku Anglijā. Un es sapratu, ka viņi taukos pazudujis noteikti. Un tā kā stulbi, atnāca uzposies un, kāds bija jautājums? Par to kontrolas mēģināšanu. Jā, astronautiem ir dziesma, es padodos, vai ne? Es nezinu, vai tu esi dzirdējis. Es padodos un ļaujos. Un tad, kad mēs viņu tikko sarakstījām, bija, kas nesapratu un jautāja, kāpēc mums astronautiem, kāpēc vajag tādu dziesmu par padošanos. Bet tā, manuprāt, ir mūsu stiprākā spēka dziesma, kādu mēs esam sarakstījuši. Tās pamats tapa vispār slimnīcā, slimnīcas kapelā, kad es jau biju iemanījusies. Tie bija reāli 9 mēneši intensīvā terapijā. Viņi bija iekšā un ārā un uz maiņām mēs tur gājām vecāki, bet kopumā, tas ir diezgan liels posms, ko ģimene iziet cauri. Hannai bija tikai gadiņš, man bija ļoti grūti atstāt to mazulu mājās. Man bija grūti atstāt arī slimo bērnu mājās. Reizē ir grūti, tāpēc, ka tu domā, vai tu esi pie tā vainīgs, un ļoti grūti prātam vajag atbildi, prātam vajag jebkādu atbildi, jo prāts ir loģisks. Viņš ir tendēts, ja mums jautājums, mums jāatrod atbildi, ja? Un pat, ja viņi reiz ir neloģiski, kaut vai neloģiski atbildi mums vajag, un atbildi tas vienkārši bija negadījums, ir pārāk abstrakta. Tāpēc visa psihosomatika un viss tas ļoti labi tev trāpa, un tad vēl palas par to, ka mamma ir tiešākais saistība ar dēlu, jo tas dēls jau taču neko nevar paspēt par 3 gadiem savā dzīvē sačakarēt tik ļoti, lai viņš būtu pelnījis kaut kādu dzīves pārvērtēšanu. Un tad, man bija daudz jautājumu par to, ko es dzīvē daru pareizi, nepareizi, kas man ir jāziedo, un visai gribējās atrisināt un kontrolēt to visu, jā.
Un tad vienā brīdī saproti, ka ir vienkārši kaut kāda dzīves upe, kurai tev vienkārši ir jāļauj un jātic, ka tā izvadīs pareizākajā vietā. Es atceros, mēs ielikām Meža parka zaļo koncertu. Tu teici, kad Reka arēnu īstenībā iedvesmoja Kristis Mārtiņš. Protams, jā, bet tur jau ir kaut kāda ķēdes reakcija. Pirms tam mums bija Meža parka koncerts, un mums jau bija jānotic uz to, ka mēs varam tādu solo vasaras festivālu uztaisīt, vai ne? Un kā līdz tam mēs nonācām sasaredzes, mēs tikko bijām slimnīcā, mums bija kaut kādi 2 vasaras pēdējie koncerti, un man likās neiespējami teikt, ka es te braukšu un izlikšos, ka viss kārtībā un dziedāšu. Bet, doktori iedrošināja, ka tās mammas, kas turpina kaut mazliet strādāt, viņas labāk to visu pārnes. Un es atceros, mums brauca busiņā, busiņš aizbrauca uz manām mājām, paņēma koncertkleitu, paņēma ģitāru, savāca manas bērnu slimnīcā. Un es braucu vēl turpceļā, man likās, ko tu dari, Māri, tev ir jābūt pie bērna. Bet tiklīdz es nonācu uz skatuves, es tā kā izkliedzu visu to ārā. Es jutos atkal dzīva un brīva. Un iespējams, ka pirmo reizi dzīvē es nedomāju ne par vienu tur noti vai šķībi vai taisnu nociedāju. Nedomāju par to, vai tā kleita tur izcili stāv. Es vienkārši tā kā izlaidu to visu. Un interesanti, ka pēc tā koncerta ne tikai nāca kaut kāds labs vēstules, bet arī menedžers teica, ok, jūs esat gatavi. Un es esmu gatavi, kam viņš saka, jūs lielajam solo koncertam. Un es domāju, jo visu laiku iespējams fokus, un tas tāds paradoks, fokus vienmēr bija uz aizstāvu kāstu, mēs. Un tad tas varbūt, es nezinu, vai tā var teikt pirmais, bet pirmais tāds, kur perfekti parādījās, ka fokus ir uz citu ko. Vienkārši uz mūziku, kas dziedē, kas tur mūs kopā, ka tu atceries, ka tu neesi viens. Un tad tā bija diena, kad man likās tas paradoks, tu vienmēr tiecies, ka jānopulē, jāmēģina, un mēs nebijām nemēģinājuši neko. Un tur tā brīvība ienāca mūzikā. Un iespējams, ka tā slimnīcas dzīve vispār samainīja vienkārši to, ka tu mēģini visu kontrolēt, un tu saproti, ka dziesmai vienkārši jāļauj dzīvot. Un skatuvē vienkārši jāļauj būt, un jāļauj sev vienkārši būt, un jāļauj vienkārši plūsmai. Un jātic, kad ir kāds augstāks spēks, kas tavā vietā zina, kas tev ir vajadzīgs. Un varbūt tas bija tas, kas mums mūsu dzīvē tieši bija vajadzīgs. Tad, kā atskatoties, jo mēs sākam kaut kādas zelta maliņas tajā visā saskatīt. Lai arī cik ļoti es iepriekš tieši domāju, ja man būtu iespēja, vai es teikt, varu gudri runāt kādā konferencē par šeit un tagad un mazo 2 milimetru izmaiņu, kā tu tagad esi klātsošāks katrā lietā. Ja man būtu izvēle, es labprāt palieku stulbu blondīnu un dziedu tādas no serijas Eldorado tipa dziesmas. Tā kā dodiet man to atpakaļ, es negribu to pieredzi. No otras puses, teikt, man ir prieks, ka mēs esam kaut kādā ziņā klātsošāk tiešām savā ikdienā. Un kurš zina, kas gala rezultātā tev aizved uz laimīgāku nākotni. Tā. Skorpions kaut kāds, jā? Skorpions gan. Ar ko sicīliešu skorpions atšķiras no kaut kāda tur cita? Tu pazīsti daudz skorpionus horoskopu zīmēs? Jā. Tu jūti, ka viņi ir skorpioni? Jā. Tu neesi? No. Tas kaut kāds maigais, es nezinu, kas tas ir. Esmu bēzis pēc horoskopu. Oh my God! Es vispār neko nezinu par horoskopiem, bet... Un pēkšņi parādās Māra un nesatiek. Lūdzu, let's go! Par koru kariem. Lūdzu. 26. gads Māra Upmana-Holšteinē piedalās 2. reizi korkaros ar Rīgas šoreiz sudraba balto kori. Šajā gadījumā, kas tev veda korkaros ar atbildības sajūtu, ka tu neesi vairs viens cilvēks uz skatuves kā frontmeni. Ar astronautu tev ir, protams, tava džeku muguras, kur tev tur tava mugura un pārējie. Bet šeit, korkaros, 2. reizi kāpt iekšā, tas ir viens. Jā. Un kā ir ar atbildību šeit, ka tu esi atbildīgi arī par to X cilvēku balsīm, kur ir pieteikušies un izgājuši atlasi, lai dziedātu pie tevis? Es nekad nebiju iedomājusies, ka arī intervētājiem šis ir grūts process tomēr. Mēs arī testējam, cik tev labi mēli mežģās vai nemežģās, un doma formulējās vēl. Kas tev labāk iet iekšā, ūdens vai piens? Ir jāmiksē dažkārt. Priekā pirms tās pēdējās klases. Atčaus, labo? Skaties, cik mēs tālu. Vienīgais, ko man šis atgādina, meitenes zina, piekāja drusku pieradušas. Tas ir tas lūpkrāsas ar plumping efektu to, kas uzbūs to tev lūpas. No, nē. Tie spīdubiņi tev bišķi lielāks, tās tipa pillera efekts. Viņas jau kož. Tas ir tas triks. Čādi, ja jūs nezinājāt, tās pillera lūpu krāsas, viņas tev kodina lūpas.
un tad tev viņas arī tā kā piebriest. Tā kā lūpas mums ir rūdītas. Lūk, es teiktu, čiksas šito var turēt. Bet atgriežoties pie koru kariem un tavas atbildības par X cilvēku balsīm. Pirmajā sezonā, tad, kad tu piedalījies 30-nieku, tavs koris nedabūja, man liekas. Šajā sezonā mums izbalsoja pirmajā raidījumā, kurā varēja izbalsot. Starp citu ar Busuļu dziesmu Ceļš. Ļoti skaists dziesmu. Tu zini Ceļš? Jā. Tā ir ļoti skaists dziesma, noklausieties, tie, kas nezināt. Jā, Liena Atvar bija manā korī pirms 13 gadiem, starp citu. Tā kā tas bija, ko mēs teicām Dionai, kad viņas koris izkrits. Mēs tā kā dudes visus jūs gaidām Eirovīzijā pēc 13 gadiem. Nu jau pēc tuvāk gadiem, jā, jo viss noteikti ir ātrāk. Nu man bija revanša gars, jā. Toreiz, ka mums tik ātri izbalsoja, protams, ka tas palika. Man šķiet, ka man palika zemapziņā nospiedums, ka, nu jā, ka astronauts jau un mani, un ka mūs nekad nesabalsotu pasākumos. Un tas iedeva to sajūtu, mēs nekad nevarētu iet uz Eirovīziju, mēs nekad nevarētu, zin kā, iet uz kaut kādiem, nu nezinu, pat muzikālā bankā arī mēs esam regulāri, gandrīz vienmēr, bet parasti tā kā ap vidiņu vai zemāk, ja. Un kaut kā šis, tā sajūta, ka tas laika biltī mums nav, tas ir vilcies klāt un līdz visu šo laiku. Un es iespējams sajūtu, ka man tas ir jāpāraksta. Ka man ir tā kā šī negatīvā pārliecība, kurai es jau ticu un es jau spēlēju pēc viņas noteikumiem. Nu nē, mēs jau to nevaram, jo es jau zinu, jo mūs jau izbalsoja pirmos, vai ne? Ka mēs neesam tad tautai mūzika. Un tad tu aizbrauc uz Angliju, kur vienkārši Anglijas latviešu līgo svētkos. Džeki, kabani, visi ar tatūšiem, viņas... Es gan arī aprādēs, viņi visi sadodas rokās un pacēl šitā te pie daļa Rīgas. Man tā kā nopietni, tā kā skaisti. Un tad saprot, tie ir meli, ka mums nav tautas mūzika, vai ne? Un tad man liekas, man tas ir jāpāraksta, jāvinē sevi šī negatīvās tā lieta, kur es ticu. Un tā mēs gājām apakaļ un es jau pieteicu producentiem, kad viņus satiku iepriekš. Es teicu, ja būs, tad es gaidu zvanu, un tad tas zvans pienāca. Nu, pirmais, ko es darīju, zvanīju manam vecajam diriģentam. Nu, ne vecajam, viņš jaunāks par mani, bet ar ko mēs pirms 13 gadiem toreiz kopā. Un viņš saka, bāc, Māris jau Marksam Rībam pagājuši gadu atteica. Viņš saka, bet nu labi, ar tevi, nu ir mūsies parādi. Viņš saka, nu ir. Un tā mēs man liekas, mēs labi gājām. Mēs tikām līdz 8 raidījumam. Neiesim, protams, šo patriarchātu ceļu, bet nu, kā kas te no bērniem komentēja, no meitenēm Māra vinnēja. Tā kā, protams, ka būtu gribējies tikt mazliet tālāk, bet es esmu ļoti, ļoti lepna ar visu, ko mēs izdarījām. Mums bija superīgs koris, tiešām izdevās kaut kāda maģija, mums izdevās to pilnīgi tādu uzticību un tādu mīlestību. Un bija arī grūtības, bija arī, kur bija jāpēt putas sāls bišķiņi pa vidu, bet tad, kad tu to izrunā un pārlauz, tad atkal ir apakaļ vēl lielāka pat uzcēšanās komandai. Ļoti, ļoti sāpīgi bija, kad tas projekts beidzās. Zinu, mēs tur sēdējām visi tādu pateicības aplīti un visi vienkārši raud pēc kārtas. Nu, visi rē, bet labā ziņa nav tā, ka mēs pavisam šķiramies. Mēs visi būsim Summer Soundā. Šis ir pilnīgi random. Bet tas bija dzima kā joks, kā tajā atvadu aplī raudot. Un es teicu, nē, kaut ko, kad, ja kas, brauciet Summer Soundu, tad viņi saka, mēs varam piedalīties arī. Un es tā kā, labi, sarunāsim. Un tad es vēl nezinu, kāds izskatīsies. Bet mums būs tāds kaut kāds pop-upiņš, kaut kāds DJ skatuvē, un tas arī ir seriāli. Vispār viss kaut kas ir seriāli, tā kā iedomājies. Joprojām arī sarunas laikā mums visu laiku tā vilkme caurstrābo. Nē, vai ne? Kaut kas tur klausās. Nu, bet kādā sakrā es vienkārši spēlēju DJ teltī, kur visi mums ir 20 gadus, kas to dara, vai ne? Un es nezinu, kurš par to smejas vairāk, vai droši vien es drusku smejos, viņi drusku iekšēji raud. Tā kā, ka viņiem liekas, ka tas ir pārpratums, un tas droši vien ir pārpratums, bet es domāju, tas būs viens varen kaifīgs pārpratums, un mēs to izbaudīsim. Jo man liekas, ka Krisam Noā, viņam nebija doma, ka viņu koris Siguldas Pilsdrupās uzdziedās, ja viņam Dainis Grūba tiešraidē nebūtu paprasījis. Ar tavu kori mēs arī tur tiksimies, vai viņš ar to bija pareizi? Es domāju, ka iespējams viņš nebija plānojis to tajā dienā pateikt, bet es varu pateikt, tad, kad tu esi izdzīvojis vienkārši 3 mēnešus kopā dienā ar tiem jauniešiem, tu nevari iztēloties, kā tu bez viņiem sākumā turpinās kaut ko. Ja? Tad, mani bērni nebija mani satiekami. Es satiku katru dienu savu kori. Un tad ir tā, ka tu gribi ar viņiem kaut ko turpināt. Tu gribi atrast iespēju, kur mums vēl kopā sadarboties. Es domāju, ka Kris to nezināja tad, kad viņš organizēja koncertu, bet kaut kur along the way, kaut kur pa vidu tam visam, es domāju, ka viņš sajūta, ka tas būs forši, ka viņi pievienosies. Tu arī pieskāries Eirovīzijai. Vai kaut kad
it sevišķi tagad, kad Markus ir pateicis, ka viņš nāk atpakaļ pēc izlaišanas, ka tagad ir būšot, vispirms jau jātiek ir iekšā atlasē galu galā, bet vai kaut kad mēs Supernovā vai kaut kur astronautu vai Marmāru redzēsim? Jo tev bija šaubas par to, ka jūs tautu varētu neiebalsot. Es neticu, ka uzreiz pirmajā gadā Suddenlights bija domājuši, ka viņus iebalsos. Pēkšņi es aizmirsu dziesmu, ar kur viņi startēja toreiz, kad viņus ar... Es jau nevinnēju tais korkaros. Ja mēs vinnētu, tad jau es būtu pārliecināta, ka mūs var iebalsot. Es to savu negatīvo pārliecību tikai pa pusītē vinnēju, zin kā. Tā kā... Jā, es domāju, ka tur tā vilkme vai nu aizdīs vai neaizvedīs, tā kā Marmāra projekts pēkšņi ir Summer Soundā. Tas jau to nebija izdomājis, vai ne? Un tad, ja radīsies sajūta, ka gribas arī angliski sākt rakstīt, tad varbūt. Es neredzu, ka tur būtu tik... Vai nākamais hokeja čemps jāsagaida, tad taps kaut kas angliski? Bāc, mums neapturēs bija foršs, For Glory and Joy. Viņš angļu versijā kaut kā tieši baigi labi izskanēja. Pagaidām tas nav ielicis manā. Man patīk taisīt tos moodboards, tā kā gada vīziju dēļus, Un pagaidām Airvīzija nav man dēļ nekad vēl uzkāpusi. Kaut kur man fonā sāka kaut kņudēt, Tā kā es beidzot uztaisīju plakātus, tā kā cik gan, es nezinu, vai Raimonds uzliks manu plakātu sev pie sienas, bet gan jau kāds uzliks, bet tas vairāk bija vajadzīgs man, ka vienkārši tā 13-gadīgā Māra, kurai bija visa siena nolīmēta plakātiem, beidzot uzteikt arī savu plakātiņu. Es domāju, tā mani virza tas, kas ir manu iekšējo kaut kādu mērķīšu piepildījums. Bija 13 gados, es sapņoju, ka varētu būt Airvīzijā. Tagad es sāku domāt par to, es jau sāku izvērtēt to cenu. Ko tas maksā, kāda resursi, kāds laika iedalījums, vai tu esi gatavs pēc tam malt pa visām tām welcome ballītēm, pārzemēm. Tas nozīmē atkal laiku prom no ģimenes. Laikam, jau tu sāc vienkārši izvērtēt, kas ir tās cenas vērts, visu, ko var izdarīt. Es nesaku, ka es obligāti varētu tiešām tikt, bet pat ja par to domā, tad tu uzreiz vērtē, ko man tas maksātu, ja es uz to tiešām lietu ar pilnu banku. Nezinu, vai man kaut ko tu man tas samānījies. Bet es tiku uz galā. Jā. Apēdīšu līdz galam šitā. Droši. Ja tev tagad būtu jāatstāj viena frāze, kādai jaunai sievietei, kurš šaubās, grib draugus, grib būt televizorā, ko viņai vajadzētu sākt darīt, lai viņi spētu sev noticēt un būt tur, kur šobrīd 26. gadā ir Māra Upmane-Holsteine / Marmāra? Pirms tik labu jautājumu jāpazarās, klausies. Droši. Es testēju, kur viņš tur dzīvo, tas pipariņš. Tu arī meditē jau, Tas viens neko nedod. Tā ir ilūzija. Tāpēc es teicu, ka viss ir tev tikai slēpts, tikai tev galvā. Tu arī meditē daudz ko. Jā. Tici sev un es arī. Ko es teiktu, meitnē, tici sev un mauc. Mauc to, kas tev sanāk, nevis to, ko citi gaida no tevis. Bet pa vidu visam, ir jādzird to pasauli, ko pasauli apkārt komentē. Jo paradoxālā kārtā mūsu lielākie singli nav vienkārši tas, kas mums rakstījās kā dienas grāmata, bet daļa Rīgas bija konkursam, Tici sev bija Vantasam. Es nezinu, es joprojām pati meklēju, kur ir tā atslēgas ar to, kas nāk no tevis pašā ārā un ko kaut kā tu rādi reaģējot uz pasauli. Tur kaut kādam jābūt tādam līdzsvarīgam. Man liekas, arī problēma ir, ja tu mēģini būt kāds cits, jo tu vienmēr būs nokavējis būt kāds cits. Tad jāmēģina atkost arvien dziļāk un dziļāk, kas tu esi. Jālop tos sīpolus vaļā, un pat ja viņu liekas no malas, ka izskatās bija šizīgi, tā arī pusmoža krīze droši vien no malas un vēl balīsties neirotiski un šizīgi, bet baigais kaifs to savu to daļu arī atvērt. No viņas nemēģināt viņu vairs pasaucīt zem paklāja. Man liekas,
ka vispār liela daļa atbildes ir to, ko citi slaucītu zem paklāja, tā kā droši ņemt un rādīt. Bet, tā kā smuki rādīt, nevis vienkārši izvemt citiem, bet mēģināt to vēstnoši. Ja es jūtos tik slikti, tad te jādzimst kaut kam superskaistam. Kaut kā tā, alķimizēt to visu, jā, smalkais vārds. Bet pirms mēs noslēdzam, tava kamera izstāst, kas būs aktuāls tev bez Summer Sounda ar Mārmāru, ar astronautus, ko mēs varam no tevis šogad sagaidīt? Teiksim tā, šovasar šādus šotus es vairs neesmu plānojis. Bet šovasar būs superīgi balīti Summer Soundā, kā mēs runājam. Šovasar astronauti arī ir noķerami. Tuvākais koncerts mums ir Krāslavā 18. Bet jau pārējie jāķer ciet. Zin ko, vienkārši jāsko mājaslapā vai Instagramā. Mēs ik brīdi metam iekšā. Es tagad pēc, cik mums ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tikai garšas. Esmu tomēr nogurusi pēc šīm 10 visņiem, lai atcerētos kaut ko no galvas. Bet nav tik traki, Klaus. Man liekas, ka es esmu respektu izcīnījies, ne? Jā. Man ir tikai viens jautājums. Jā. Ja bučojas ar šitādām tagad vistiņu lūpām, tā kā otrs cieši, ja? Jā. Baigi bāc. Man ir #jauns gols, ko izmēģināt. Māri, es teikšu tev lielu paldies, ka parakstījies šai avantūrai. Ļāvies vilkmei. Paldies. Ja jūs arī ļaujaties vilkmei, kur vēl always a promotional moment, ja? Man ir krekla līnija arī dzen. Šeit ir visu, ko gribu dzirdēt, ir es izvēlos tevi, ja? Tu esi izvēlējies mani šeit šodien, es par to ļoti priecājos. Jā, es vispār gribu pateikt paldies visiem, kas klausās astronauts un klausās Mārmāru. Un īpaši, kad tu dari kaut ko jaunu, tad ir ļoti, ļoti svarīgs tas feedbacks, jo tu zini, esi nepārliecināts, es ar savām visām šaubām. Un man ir prieks, ka es varēju atbalstīt tevi tavā jaunajā izaicinājumā arī. Un paturpinot par Mārmāru, atrodiet laiku kādreiz vienkārši padejot. Jā, lūdzu, jo pašaut vaļā arī ir labi. Paldies tev! Paldies!